Vinnijs Pūks un viņa draugi. Pirmā nodaļa, kurā mēs iepazīstamies ar Vinniju Pūku un kādu bišu koku, un stāsts sākas. Bums, bums, bums! Viens nāk pa kāpnēm lejā, pakaļkājas viņam gaisā, pakausis, bums, bums, sitas pa kāpieniem, jo Kristofers Robins velk viņu aiz priekšķapas. Cik viņam zināms, nekādas citas iespējas tikt pa kāpnē lejā nav, kaut gan reizēm liekas, ka ir, un viņš to iespēju atrastu. Ja vien varētu kādu mirkli nebumsīties un par to padomāt. Bet padomāt nevar. Bums, bums. Tāpēc skaidrs, ka laikam nav viss. Šā vai tā, bet nu viņš ir lejā. Iepazīstieties ar Vinniju Pūku. Dzirdot šo vārdu pirmo reizi, es jautāju, kā būtu jautājis ik viens no jums, vai tad viņš ir meitene? Nē, atbildēja Kristofers Robins. Tad kāpēc tu sauc viņu meitenes vārdā par Vinniju? Es nesaucu, bet tu nu pat teici. Es teicu, ka viņš ir Vinnijs Pūks. Vai tu nezini, ko tas nozīmē, ja vārdam galā es? Pareizi. Es attapos un ceru, ka jūs attapāties tikpat ātri, jo vairāk nekādu paskaidrojumu nebūs. Reizēm, kad Vinnijs Pūks ticis pa kāpnēm lejā, viņš grib rotaļāties, bet reizēm viņam labāk patīk mierīgi sēdēt pie uguns un klausīties kādu stāstu. Šovakar. Ko tu mums stāstīsi? Jautāja Kristofers Robins. Kas man būtu jāstāsta? Es apvaicājos. Tu vari pastāstīt kaut ko jauku Vinnijam Pūkam. Domāju, ka varu, es teicu. Kādi stāsti Pūkam patīk? Par viņu pašu, jo viņš ir tāds lācis. Es saprotu. Kaut ko jauku. Jāpamēģina, es sacīju, un tad es mēģināju. Reiz senos laikos, varbūt pat tik ļoti senos, kā pagājusī piektdiena, Vinnijs Pūks pavisam viens dzīvoja mežā zem vārda Sanders. Ko tas nozīmē zem vārda? Jautāja Kristofers Robins. Tas nozīmē, ka šis vārds bija rakstīts ar zelta burtiem uz durvju plāksnītes. Plāksnīte bija augšā un pats viņš dzīvoja apakšā. Vinnijam Pūkam tas nebija īsti skaidrs, sacīja Kristofers Robins. Nu man ir, noņurdēja Pūks. Labi, tad stāstīšu tālāk, es teicu. Kādu dienu pastaigādamies viņš iznāca klajumā, kas bija pašā meža vidū, bet pašā klajuma vidū bija liels ozols, un pašā ozola galā kaut kas skaļi dūca. Vinnijs Pūks nosēdās zem koka, saņēma galvu ķepās un sāka domāt. Pirmā doma bija tāda. Šī dūkšana kaut ko nozīmē. Nevar taču dūkt tāpat vien, lai tas neko nenozīmētu. Ja es dzirdu dūkšanu, tad ir kāds, kas dūc, un viņam ir savi iemesli dūkt. Bet es zinu tikai vienu iemeslu. Ja tu dūc, tad tāpēc, ka tu esi bite. Viņš atkal ilgi domāja un teica. Cik es zinu, vienīgais iemesls būt par biti ir medus vākšana. Nu Pūks cēlās kājās un sacīja. Un vienīgais iemesls vākt medu ir, lai es to apēdu. Tā nospriedzis, viņš sāka rāpties kokā. Viņš kāpa un kāpa un kāpa, un kāpdams viņš dziedāja pie sevis medus dziesmiņu, kas skanēja apmēram tā. To laikam nepateiks neviens,
kam dēļ pēc medus lāči lien. Džin, 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 kas gan lai to zin. Viņš pakāpās vēl kādu gabaliņu un vēl kādu gabaliņu, un tad vēl mazliet augstāk. Pa to laiku viņam ienāca prātā cita dziesma. Ja lāči būtu bites un bite būtu es, tad nerīkotu stropu pie pašas galotnes. Neviens pa zariem nerāptos, pēc salda medus nācis. Ja medus lejā stāvētu, ja bite būtu lācis. Tik augstu rāpdamies pūks jau bija krietni nogurs, un tāpēc dziedāja žēlabu dziesmu. Viņš bija gandrīz klāt, un ja vēl pakāptos uz tā tur zariņa. Kraks! Glābiet! Noelsās pūks un atsizdamies pret zaru, kas bija kādas 10 pēdas zemāk. Ja es nebūtu, viņš teica, ietriekdamies nākamajā zarā, vēl kādas 20 pēdas zemāk. Vai tad es ko sliktu? Viņš taisnojās apmezdams kūleni pret nākamo zaru, 30 pēdu zemāk. Es tikai gribēju. Man, protams, nevajadzēja. Viņš atzinās, izlidodams cauri 6 pazarēm. Un viss tikai tāpēc es domāju, pūks nosprieda, kad pēdējais zars bija garām, un viņš 3 reizes apgriezies gaisā, beidzot iekrita ērkšķa krūmā. Tāpēc, ka esmu ļoti kārs uz medu, vai dieniņu vai. Viņš izlīda no ērkšķa krūma, vilkdams laukā dzeloņus, kas bija sadūrušies degunā, un atkal sāka domāt. Pirmais, kas viņam ienāca prātā, bija Kristofers Robins. Vai patiešām es? Kristoferam Robinam uztraukumā aizrāvās balss, jo viņš gandrīz neuzdrošinājās ticēt tādai laimei. Patiešām tu. Kristofers Robins nekā vairs neteica, bet acis viņam pletās arvien platāks un vaigi piesarka. Tā nu Vinijs pūks gāja pie sava drauga Kristofera Robina, kas dzīvoja aiz zaļām durvīm otrā meža malā. Labrīt, Kristofer Robin, viņš teica. Labrīt, Vinij pūk, tu atbildēji. Vai tev nav kāds balons? Balons? Jā, es nu pat vēl šurp nākdams domāju, vai Kristoferam Robinam ir kāds balons vai nav. Visu ceļu lauzīju galvu par baloniem. Kam tev vajadzīgs balons? Tu jautāji. Vinijs pūks paskatījās apkārt, vai neviens nenoklausās. Pielika ķepu pie mutes un aizžņauktā balsī nočukstēja. Medus. Vai tad kāds iet pēc medus ar balonu? Es eju, sacīja pūks. Labi, ka dienu iepriekš tu biji viesībās pie sava drauga Sivēna, un Sivēns katram ciemiņam uzdāvināja balonu. Tev tika liels zaļš balons, bet vienam no trusīša radiem liels zils balons, kas palika pāri, jo trusīša radinieks bija tik maziņš, ka vispār vēl pa viesībām nestaigāja. Un tu pārnāc mājās ar abiem baloniem, zilo un zaļo. Kurš tev patīk labāk? Tu jautāji pūkam. Viņš saņēma galvu ķepās un ilgi domāja. Kas ir galvenais, ejot pēc medus ar balonu? Viņš prātoja. Galvenais ir, lai bites nepamana. Ja man būs zaļš balons, tas izskatīsies pēc koku lapām, un viņas neko nenojautīs. Ja man būs zils balons, tas izskatīsies pēc debesīm, un viņas atkal nenojautīs. Vajag tikai izvēlēties, kā būtu labāk. Bet vai bites neredzēs, ka zem balona esi tu? Varbūt redzēs, bet varbūt arī neredzēs, teica Vinijs pūks. Ar bitēm nekad neko nevar zināt. Viņš brīdi padomāja un piebilda. Es izlikšos par mazu melnu mākonīti un piemānīšu bites. Tad labāk ņem zilo balonu, tu teici. Sacīts darīts. Jūs paņēmāt zilo balonu un gājāt. Katram gadījumam tu paņēmi arī šauteni, kā tu to parasti dari. Pa ceļam Vinijs pūks uzmeklēja lielu peļķi un vārtījās pa dumļiem,
tikmēr, kamēr bija pavisam melns. Zem ozola tu piepūti balonu, cik vien lielu varēji, un pūks tev palīdzēja turēt to aiz aukliņas. Tad tu aukliņu palaidi vaļā, pūks ar balonu uzlidoja gaisā un palika karājamies pie pašas ozola galotnes, tikai labu gabaliņu nostāk. Urā, tu kliedzi, vai nav vareni? Vinijs pūks no augšas apvaicājās. Pēc kā es izskatos? Pēc lāča, kas lido ar balonu, tu atbildēji. Ko tu saki? Uztraucās pūks. Vai tad pēc maza melna mākonīša zilās debesīs es neizskatos? Ne visai. Nu nekas, varbūt no šejienes izskatās citādāk. Un kā jau es teicu, ar bitēm nekad neko nevar zināt. Vēja, kas pūku aizpūst pie koka, todien nebija, un tā viņš palika gaisā karājamies. Viņš gan redzēja medu un sauoda medu, bet klāt netika. Pēc kāda laika viņš no augšas tevi uzrunāja. Kristofer Robin, viņš skaļi čukstēja. Nu, man liekas, ka bites ir aizdomīgas. Kāpēc tu tā domā? Es nezinu, bet viņas izskatās aizdomīgas. Varbūt viņas jūt, ka tu gribi tikt pie medus? Droši vien. Ar bitēm jau nekad neko nevar zināt. Kādu brīdi bija klusums, tad pūks atkal pasauca tevi. Kristofer Robin. Jā. Tev ir mājās lietusargs? Liekas, ka ir gan. Lūdzu, atnes lietusargu un tad staigā ap koku, skaties augšā uz mani un saki, jā, drīz būs lietus. Ja tu to izdarīsi, tu palīdzēsi man piemānīt bites. Tu pasmējies pie sevis un nodomāji, vecais dumjais lācis. Bet balsī to neteici, jo tu viņu ļoti mīli un aizgāji pēc lietusarga. Beidzot, no debesīm atskanēja Vinija pūka balss. Tikko tu parādījies zem ozola. Es jau sāku uztraukties. Es redzu pavisam skaidri, ka bites ir noteikti aizdomīgas. Taisīt lietusargu vaļā? Jā, bet pagaidi mazliet. Mums jābūt ļoti viltīgiem. Galvenais ir apmānīt bišu māti. Vai tu no apakšas redzi viņu? Nē. Žēl. Sāc vien staigāt šurp un tur par lietusargu un saki, jā, tūlīt būs lietus, bet es darīšu visu, ko varu te augšā. Es dziedāšu mazā mākonīša dziesmu, kā pieklājas kārtīgam mākonim. Sāc! Tad tu staigāji ap koku ar savu lietusargu un runāji, ka būs lietus, bet Vinijs pūks dziedāja tādu dziesmu. Kam labāk vēl kā mākonīšiem, zilā gaisā iet, visi mazi mākonīši skaļā balsī dzied, var ūdeni uz galvas katram, mākonītis liet, un kad tu būsi slapš līdz ādai, atkal projām skriet. Bet bites dūc aizvien aizdomīgāk, vēl vairāk dažas sāka riņķot ap mākonīti. Kamēr mākonītis dziedāja otro pantu, kāda bite pat nometās viņam uz deguna. Nometās un tūlīt aizlidoja. Kristofer, vai, Robin, iebrēcās mākonītis. Jā, es te domāju un domāju, kamēr sapratu. Tās ir nepareizas bites. Patiešām? Galīgi nepareizas. Un tāpēc viņām noteikti ir nepareizs medus, vai ne? Nepareizs medus? Nu jā, es domāju, ka man labāk jānāk lejā. Bet kā? Tu jautāji. Par to Vinijs pūks nebija padomājis. Ja viņš palaistu aukliņu, tad nokristu, un bumsīšanās viņam pietik jau no pagājušās reizes. Viņš padomāja un teica, Kristofer Robin, tev vajadzēs sašaut balonu. Šautene tev ir? Protams, ka ir, tu atbildēji. Bet ja es to darīšu, balons būs pa galam. Ja tu to nedarīsi, es būšu pa galam. Kad jautājums bija nostādīts tā, tu saprati, ka cits nekas neatliek, rūpīgi notēmēji un izšāvi. Vai, iekliedzās pūks, es netrāpīju, tu jautāji? Nevar teikt, ka tu pavisam netrāpīji, atbildēja pūks.
Bet tu netrāpīji balonam. Es ļoti atvainojos. Tu teici un izšāvi vēlreiz. Nu tu trāpīji balonam. Gaiss lēnām nāca laukā, un Vinijs Pūks laimīgi nolaidās zemē. Tikai rokas viņam bija pavisam stīvas no ilgās turēšanās aukliņas galā. Veselu nedēļu viņš staigāja rokām gaisā, jo nevarēja tās nolaist. Un ja Pūkam uz deguna nosēdās muša, viņam vajadzēja aizpūst to projām ar pūšanu. Pū, pū, un es reizēm domāju, ka viņu varbūt arī tāpēc nosauca par Pūku. Stāsts ir beidzies? Jautāja Kristofers Robins. Šis stāsts ir beidzies, bet būs vēl citi. Par Pūku un mani, par Sivēnu, Trusīti un jums visiem. Vai tu neatceries? Atceros gan, bet kad es ļoti, ļoti gribu atcerēties, es atkal aizmirstu. Tajā dienā, kad Pūks un Sivēns gribēja noķert milzu lempi. Bet viņi nenoķēra, vai ne? Nē, Pūks jau nevar. Viņam zāģu skaits galvā. Bet vai es noķēru? To tu uzzināsi, kad noklausīsies stāstu. Kristofers Robins pamāja. Es atceros, bet Pūks ir daudz ko aizmirsis, un tāpēc viņam gribētos paklausīties vēlreiz, jo īsts stāsts vienmēr labāks par atmiņām. Man arī tā liekas, es sacīju. Kristofers Robins dziļi nopūtās, paņēma savu lāci aiz kājas un gāja uz durvīm, vilkdams Pūku sev pakaļ. Pie durvīm viņš apgriezās un jautāja. Tu nāks paskatīties, kā es mazgājos? Droši vien, es teicu. Pūkam nesāpēja, kad es viņam iešāvu. Nemaz. Viņš pamāja ar galvu un izgāja, un pēc brīža es dzirdēju, kā Vinijs Pūks bums, 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 bumsījās